Labdien! Mani sauc Aigars, jūs esat YouTube kanālā BeSafe Latvija. Un šodien mēs runājam par tādu tematu kā arodslimība. Attiecīgi jautājums - izdevīgi vai nē? Kā saprotiet, jau pašā būtībā šis jautājums ir uzdots tā tīri provokatīvi, jo tur ir savas pozitīvās lietas un savas negatīvās lietas. Ikdienā mēs vairāk sastopamies ar to, ka tiek norādīts šīs te pozitīvās lietas un dažreiz varbūt arī nedaudz maldīgi. Tāpēc nedaudz no tādas darba aizsardzības viedokļa, no manas pieredzes. Tāda arodslimība ir tā slimība, kas ir radusies darba laikā, darba specifikas dēļ, un viņai ir jābūt saistībai ar to darbu, ko veicam. Ja, piemēram, es kārtoju arodu vājdzirdību, tas būtu trokšņa slimība, ja tad man ir kaut kad darba dzīvē jāstrādā kaut kur trokšņainos apstākļos. Ja, citādāk īsti nav šīs te saistības, un tad mēs nevaram runāt par arodslimību. Tātad pirmais mīts, ka man liek šo te obligāto veselību kārtot arodārsts vai arī ģimenes ārsts, un tas tā principā arī notiek. Līdz ar to mums katram ir jāizdomā. Ja mēs sakam, mums ir jārēķinās, ka tas ilgs 1-2 gadus. Mēs varam teikt arī nē un turpināt, teiksim, ieguldīties savā veselībā, sākt vingrot, iespējams pārskatīt, runāt ar darbdevēju, prasīt, varbūt, kad ir iespējams kaut kā pamainīt darbu, varbūt tās ir vajadzīgi vēl kādi citi uzlabojumi, tā kā ir iespēja teikt gan jā, gan nē. Otrs, kas ir mīts, ka man izdosies šo arodslimību, tā iegūt nevienam nezinot. Bet realitāte ir tāda, ka notiek tātad divas lietas. Pirmkārt, es to nosaucu par medicīniskiem pierādījumiem, tātad attiecīgi medicīnas iestādes aicina uz dažādiem izmeklējumiem, skatās iepriekšējos izmeklējumus, tātad skatās šo te medicīnisko pusi, lai saprastu, jā, attiecīgi cilvēks tur varētu šajā te darba dzīvē ar šādu arodslimību, šajā arodslimībā iedzīvoties vai nē. Un otrs ir tas, ko sauc par higiēnisko novērtējumu, un šis ir tas, ko veic uzņēmumā uz vietas. Tātad brauc valsts darba inspekcija, skatās, runā vispirms, protams, arī ar pašu darbinieku, cenšas noskaidrot, kur viņš strādājis, līdz ar to darbiniekam ir jābūt arī gatavam atbildēt, kur strādājis, cik ilgi strādājis, kādi tur iespējams bija galvenie riska faktori. Ja, un attiecīgi, protams, skatās arī šo te pēdējo uzņēmumu, pie kā ir atbraukuši un veic šo te higiēnisko novērtējumu, un tad kopā veidojās šī te sapratne par to, ko tad darbinieks ir darījis, kā tas ir noticis un vai tas varētu veicināt šo te arodslimību vai nē. Nākamā lieta ir, ja tiek piešķirta arodslimība. Tātad šis ir tas galvenais. Tātad, kā jau es sākumā teicu, ir kaut kas pozitīvi, attiecīgi slimības pabalsts, kompensācijas, tur vienreizējas, jā, ir iespēja, protams, arī dabūt rehabilitācijas izdevumu atmaksu. Tādas nosacīti, mēs teiksim, vienreizējas lietas šajā te. Otrs ir, protams, tādas, kā no kura cilvēka viedokļa skatās. Ir, teiksim, kaut pozitīvi un negatīvi. Jā, protams, ir ikmēneša pabalsts. Te ir stāsts par to, viņš liels vai nav liels. Nākamā slaidā apmēram pastāstīšu, cik viņš liels varētu būt, bet faktiski viņš ir atkarīgs no vidējās algas un darbspējas zuduma. Un, protams, ka te ir tā lieta, ka, ja tu, protams, strādāji sevišķi savā uzņēmumā, tad tev nav tas tik būtiski, ja, bet, ja tu strādā kaut kādā uzņēmumā, tātad no valsts darba inspekcijas tiek atsūtīts speciāls dokuments, mēs paskatīsimies to nedaudz vēlāk, ja, un tur ir teikts, ka tādas un tādas lietas ir attiecīgi jāsamazina. Līdz ar to darbdevējiem ir šī te izvēle, vai nu es spēju piešķirt citu darbu un tādu darbu, kur nav šie te kaitīgie faktori, par kuru ir piešķirta arodslimība, vai nu tad mums ir jādomā, kad jāšķirās, jo principā, tādā nerakstīts likums ir, ka nedrīkst it kā darbinieks turpināt šajos te apstākļos strādāt un vēl pasliktināt it kā tos faktorus, pa kuriem viņš ir dabūjis šo te arodslimību. Jā, un, protams, ir kaut kādas arī negatīvas lietas,
Un, ja mums, protams, atlaiž, mums nevar piedāvāt darbu, tad mums būs grūti atrast citu darbu, jo faktiski tā arodslimība tiek piešķirta tur uz visu dzīvi, ja, un nevar tā vienā dienā, izdomāt, es vairs negribu to arodslimību, ja. Tā kā viņi savā veidā traucē, un šeit ir tas stāsts. Jā, ja cilvēkam tiešām ir problēmas veselības, viņam ir darbspējas zudums un tam līdzīgi, jā, tas tā varētu būt. Viņš kārto arodu vājdzirdību, ja, un faktiski rēķinās ar to, ka viņš atlikušo dzīvi vairāk vai mazāk pārtiks no šī pabalsta, un ja viņam būs iespēja kaut kur piestrādāt, tad vairāk vai mazāk būs kārtībā. Ja, bet, ja viņš kārto jau, 45, 50 gados, kad tā darba dzīve ir pusē, ja viņš iegūst šo arodslimību, viņu atbrīvo no darba, un tālāk neviens īsti pieņemt darbā negrib. Jo, padomājam vienkārši, ja man atnāk divi cilvēki, viens ar arodslimību, un otrs bez arodslimības. Kā jūs domājat, kuru tad es izvēlētos? Ja, jo es jau cilvēku skatos tikai sākumā, pirmā reizē pēc dokumentiem, pēc to, ko viņš var, un pēc šīm lietām, kas varētu ierobežot viņa spēju normāli strādāt. Ja? Šeit ir tā tabula, kur var redzēt, ka tad, kad beigās tiek piešķirta šī arodslimība, ja, tiek noteikti šis darbspējas zaudējums procentos. Ja? Parasti es vairāk vai mazāk saskaros līdz 50%. Ja? Līdz ar to tad varat arī izrēķināt šo atlīdzību. Ja? Tad, kā jau es rakstīju, tā ir atkarīga no vidējās algas. Ja? Un, attiecīgi, šie procenti no šīs aprēķinātās vidējās algas. Līdzīgi tā kā apmēram māmiņām piešķir šos māmiņu pabalstus. Ja, tā kā, ja ir liela alga, iespējams, ka tas tā varētu arī būt, un līdz ar to tas pabalsts būs lielāks. Ja alga ir mazāka, līdz ar to pabalsts arī mazāks. Un tas ir tikai un vienīgi atkarīgs no mūsu algas. Šis ir šis informatīvais ziņojums, tāds kā paraugs. Šeit es tās lietas, ko jūs varētu atklāt, esmu padzējis, ja, un viena no tām populārākām lietām, tas ir fiziskās pārslodzes. Šeit mēs varam redzēt, un attiecīgi izlasīt, kas tur ir jānovērš, lai šis cilvēks it kā varētu strādāt. Bet, saprotiet paši, gan smaguma pārvietošana, gan piespiedu poze, tas gan būs gan sēdus, gan stāvus, gan visas šīs pārējās lietas faktiski ir gandrīz visu cilvēku darba dzīvē. Ja? Līdz ar to faktiski ar šo tā kā tāda, es negribu teikt, liela svītra, bet faktiski tāds liels ierobežojums, lai cilvēks varētu normāli veikt šo darbu un, teiksim, arī nākamos darbus, un tas rada šos priekšnosacījumus, ka neviens īsti negribēs varbūt viņu arī pieņemt darbā, un tad mums veidosies šī situācija, ka jā, it kā man arodslimība ir, pabalsts nav tik liels, cik es cerēju, un faktiski neviens man īsti darbā arī nevēlās pieņemt. Ja, tā kā tas ir tas, par ko vienmēr ir jāpadomā, pirms es viņu kārtoju. Protams, ir vēl virkni ierobežojumi, tas vairāk tātad minimālais stāžs. Ja, uz to skatās, lai viņš būtu, ja, jo mums ir loģiski, ka arodas slimība jau veidojās kaut kādā laika periodā. Ja, viņi nevar veidoties pa 3 dienām. Ja. Tāpatās jābūt darba attiecībās uz to konkrēto brīdi. Ja, un ir jābūt nodokļu maksātājiem. Ja, jo tad, ja tur maksā nodokļus, attiecīgi nodokļu iezīmētā daļa ir tā, uz kuru pamata tad tiek maksāts šis arodas slimības pabalsts. Tagad tas apmēram īsumā viss par to. Tātad vēlos pateikt, ka visi var pateikt uz augšu, ja patika, var arī spiest uz leju, uzrakstīt kādus priekšlikumus, ja, šeit ir e-pasts, un attiecīgi pieteikties uz šo BeSafe Latvija kanālu, ja tur būs vēl kaut kādas tādas praktiskas lietas nelielos video. Tā kā galā noslēdzot, jāsaka droša dzīve, drošā darbā. Lai jums visiem veicās!